Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta Avota ūdens Lielbāta. Rītiņš šo burvīgo rītiņu. Jeb, kā tie romantiķi saka, bonjour pour tout ce matin. Ļoti romantiski, vai ne? Un tā ir jābūt kulinārijai, jābūt viņai romantiskai. Pagājušo reizi mēs svinējām valsts svētkus, mēs braucam piknikā, mums bija īpaša viesa no Francijas, Madame Genelle Laroche. Jūs iespējams atceraties, ka pagājušajā raidījumā, atzīmējot Latvijas neatkarības dienu, viesos uzņēmā mūsu šarmanto draudzeni Gvenēlu Laroche no Chablis. Apvienojot šos divus jaukos notikumus, mēs gatavojām svētku mielastu franču gaumē, kā arī iesākām stāstīt par Gvenēlas atvestajiem Chablis reģiona vīniem. Diemžēl, laika ierobežojuma dēļ daudz kas no mūsu tikšanās palika neparādīts, tāpēc arī šoreiz mēs turpināsim izbaudīt franču kulinārijas gaisotni. Raidījumu sāksim ar Mārtiņa un Gvenēlas kopīgi gatavoto eskargot, jeb gliemežiem no Jēkabpils. Turpinājumā nobaudīsim franču virtuves klasiku, sviestā ceptas varžu kājiņas ar vietējās izcelsmes ziedkāpostu biezeni un blanšētiem dārziņiem. Savukārt raidījumu noslēgumā saliksim punktus uz i un apkoposim visu šo 2 dienu laikā dzirdēto informāciju par eleganto Chablis. Un mēs gatavosim la escargot. Escargot à Chablis. Oui? Now it is our... Latvijā mēs šodien atzīmējam Latvijas proklamēšanas gada dienu. Vai ir kāds īpašs ēdiens, ko gatavo Francijas nacionālajos svētkos Bastīlijas ieņemšanas dienā? Tas ir labs jautājums. Mums laikam nav tādas konkrētas receptes, ko gatavo par godu šai dienai. Galvenais, lai ēdiens un arī vīns ir labs un garšīgs. Tad svētki būs izdevušies. Tas, ko mēs šodien gatavosim, būs ļoti francisks, bet no vietējām izēvielām. Viss, kas atrodas šeit uz galda, ir audzēts Latvijā. Piemēram, šie gliemeži nāk no Jēkabpils. Gliemežu ēšana nav mūsu tradīcija, tomēr tie kļūst arvien populārāki. Es likšu tevi pie darba un gribētu, lai tu sagriez sēnes. Savukārt es sakapāšu šalotes sīpolus, kas, starp citu, ir ļoti franciski. Te man ir dziedināts sviests, kurā es cepšu šalotes sīpolus. Kā mēs zinām, neviena franču recepte neiztiek bez 3 sastāvdaļām – sviesta, sviesta un sviesta. Šeit man ir cepti ķiploki, tos nevajag mizot. Tikai nedaudz jāuzspiež, un tad daiviņa pati izlēks ārā. Cik es zinu, tu pati esi ļoti laba pavāra. Es nedēvētu sevi par pavāri, bet man ļoti patīk gatavot. Es to nedaru vadoties pēc grāmatām, drīzāk instinktīvi. Es ļoti daudz ceļoju, piemēram uz Indiju, un katru reizi es apmeklēju vietējo tirgu, lai kaut ko aizvestu mājās. Man šķiet brīnišķīgi, ka šodien paveras iespējas ceļot arvien tālāk un iepazīt, kā cilvēki dzīvo citās zemēs. Es tā saprotu, ka ķiploks un tavs Chablis vīns īpaši nedraudzējas. Domāju, tas ir tādā gadījumā, ja ķiploki ir svaigi, bet tie ir cepti ar visu mizu. Garša nav tik intensīva un visam jābūt labākajā kārtībā. Pārāk izteikti un spēcīgi aromāti vīnu nomaks. Kamēr sens tiek griez, es pirkšu klāt ķiploku, šo ceptot ķiploku, un es viņu negriezīšu smalkāk, jo viņš pats par sevi izšķīdīts. Un tad mēs pieliekam klāt mūsu sēnes. Latviski viņas ir atmetenes. Visi saka, Latvijā tās ir šampiņoni, bet visas sēnes ir šampiņoni. In actual fact, it is a Paris. Atmatene, tulkojumā no franču valodas, ir Parīzes sēne. Šīs mums nav tikai gatavošanas raidījums, bet arī izglītojoša programma. Mēs tagad pieliekam klāt, un es neteikšu vairāk gliemežus, es lietošu to vārdu eskargot, lai jūs arī atcerieties eskargot. Ja jūs sakat šampiņoni, tas ir franču vārds, tad sakat arī eskargot. Un tagad mums sautējās mūsu eskargot, mūsu champignon de Paris un ešalot.
Man šķiet, mums vajag krietni daudz pētersīļu, vai ne? Jā, franču receptēs tos izmanto ļoti daudz, jo īpaši ar ķiploku sviestu, bet domāju, ka ar gliemežiem tie garšos tikpat labi. Manuprāt, gliemežiem ir ļoti svaiga, varētu teikt zaļa, nedaudz dārzeņiem līdzīga garša. Interesanti, ka pieminēji dārzeņu garšu. Es pazīstu dažus veģetāriešus, kas ēd gliemežus, un viņi saka, ka tie esot lauku vēlmes, kas apzīmē kaut ko no lauka. Man šķiet, Mārtiņa, tu par gliemežiem zini ko tādu, ko citi vēl nezina. Franči lieto daudz sviestu, viņi krējam arī lieto. Bet latvieši lieto, man liekas, vēl vairāk tos sviestu un to krējumu. Un te man ir lauka krējums, ko mēs pielīsim klāt. Es tagad uzlikšu kārtaino mīklu pa virsu un mēs ieliksim krāsnī, lai viņš iecepās te iekšā. Mēs pagaidām kāds 5 minūtes. Voilà. Vai tu sajūti ko īpašu? Gliemeži ir gatavi. Jā, un šī vienreizējā aromāta cēlonis slēpjas krāsnī. Domāju, ka varam tos ņemt ārā. Gliemeži izskatās pārāk kārdinoši, lai tos nestu pie galda, tāpēc tos nobaudīsim tepat virtuvē. Atliek tikai palūgt Raimondam atnest kādu pudeli atbilstoša vīna. Ramon! Wow! Mēs jau iepriekš ar Gvenēlu parunājāmies par vīniem, ko viņa ir atvedusi sev līdzi. Man, kā arī mūsu skatītājiem, būtu interesanti uzzināt, kas viņas prāt padara Chablis vīnu tik unikālu un īpašu. Lai labāk izprastu Chablis vīnu, ir jāzina, kur atrodas šis reģions. Tūlītais Šampaņas un Elzasas, Chablis ir viens no vis tālāk ziemeļos esošajiem vīna reģioniem Francijā. Pamatā mūsu vīnu veido kontinentālais klimats un augsne, kā rezultātā mēs iegūstam ļoti sausu, elegantu vīnu ar izteiktu, bet patīkamu skābu. Tas ir apbrīnojami, ka izmantojot tikai vienu vīnogu šķirni, Chardonnay, izdodas radīt vienu no labākajiem vīniem Francijā, iespējams pat pasaulē. Manuprāt, Chablis ir labākais, kas tapis no Chardonnay vīnogām. Maģiskais termins, ko tu minēji, terroir. Vai tu varētu īsi pastāstīt, ko nozīmē šis franču vārds? Cik es zinu, precīzu tulkojumu angļu valodā atrast būs grūti. Tulkojot no franču valodas, terre nozīmē zeme, savukārt terroir sevi apkopo vairākus elementus. Šeit svarīgu lomu spēlē gan zeme, jeb augsne, gan pats vīnogulājs un vieta, kur tas aug. Patiesībā terroir ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas veido Chablis vīnu. Piemēram, Premier Cru ir 40 vīna dārzi, kas ir pilnībā atšķirīgi, jo aug dažādās vietās. To pašu var teikt arī par Grand Cru vīna dārziem. Arī šeit visu terroir jēdzienā ietverto faktoru pārzināšana ir ļoti svarīga vīnogu audzēšanā. Es teiktu, mūsu ēdiens ir samērā bagātīgs. Krējums, sviests, šalotas sīpoli un krāsnī cepti ķiploki, kas piešķir eskargots saldenu piegaršu. Domāju, ka Premier Cru Vaudeville ar savu sausumu un citrusu aromātu perfekti saderēs ar šiem gliemežiem. Atliek tikai nogaršot. Varētu teikt, ka šis ir latvisks ēdiens, taču ar franču akcentu. Jūs nu pat redzējat, kā ar Gvenelu mēs gatavojam Latvijas gliemežus, bet franču gaumē. Es tagad turpinu ar kaut ko arī vēl franciskāku nekā gliemeži, jo Latvijā viņas nevar tā būt. Un tas ir šī te burvīgās, vai varat viņas uzminēt, kas tās ir tādas. Viņas ir hop, 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 tās ir varžu kājas.
Un varža kājas ir ļoti, ļoti sena franču tradīcija, kas vēl šodien ir ļoti, ļoti populāra. Viņas pasniedz visos lauku virtuvēs un pat 3 zvaigžņu Michelin restorānos. Ja jūs neesat baudījuši varža kāju, viņi ir ļoti, ļoti līdzīgi, saka, vistas gaļai. Un dietiski viņi arī ir, un es teikšu, varētu jūs domāt, ka tas ir trusis, kad jūs baudat. Bet šeit ir īpaši recepti, kā mēs viņu vidzimtā pasniedzam. Un pirmais, kas mums vajadzīgs, ir vajadzīgs sviests, jo franči sviestu daudz lieto. Lai tas sviests izkūst, un tad paralēli es sākšu tīrīt šīs varža kājas. Bieži viņi Francijā saliek viņas ar daudz čiploku, pētersili, faktiski tāpatās kā gliemešus. Bet mēs viņus savādāk šodien gatavosim, jo mēs viņu pasniegsim ar La Roche vīnu. Tad viņiem vajadzētu būt maigāk. Mēs negribam, lai viņš ir tāds brutāls no čiploka. Mēs gribam tādu patīkamu maigu. Sviestam izkūstot, pannā liek kapātus šalotes sīpolus, atmatenes un rīvētus ziedkāpostus. Kad dārzeņi un sēnes ir apcepušies, visu papildina ar lāsi vīna. Nepadaudz. Pielej pienu un saldo krējumu. Visbeidzot, biezeņa masai pievieno svaigi maltus melnos piparus, Himalaju sāli, ļauj visam uzvārīties un tad karstu sablenderē, līdz biezenis kļūst viendabīgs. Un mums ir iznākusi smuka gluda putra, bet tā kā mēs ejam uz smalko pusi, mēs viņu izliksim arī caur sietu. Un pašās beigās man te ir tučs trifeļu sviests. Mums biezens ir gatavs. Tagad te mums ir 3 veidu no tās pašas dzimtas, ziedkāposts, romanesko brokolis un brokolīni. Tāds ar gariem kārtiem. Tātad te ūdeni vajag, lai viņš uzvarās, un mēs noblanšēsim viņus, teiksim, varbūt uz 40 sekundēm. Lai viņi ir kraukšķīgi, bet lai viņi nav jēli. Ņemam nost un tūlīt, lai apstādinātu to procesu no vārīšanas, cepšanas, mēs viņus liekam ledus ūdenī. Ņemam ārā un nosusinām uz vieļa. Nākamais, mēs tagad paņemam dzidrinātu sviestu. Varža kājas mēs pieliekam tuču sāli, svaigi melnos pipars, timijānu. Ieplēšam, ieberzam timijānu, un te es uzlikšu tuč arī La Roche vīnu. Tā ir tāda marināde, viegla marināde. Nekāda etiķa mēs te neliksim. Mēs zinām, ka etiķis iziet gaļai cauri, un tagad mēs viņu cepam. Un tad apgriežam otrādi. Un galvenais lūdzu, kad jūs gatavojat varža kājas, nepārcepat viņas. Nepaiet pāris minūtes, un viņas ir gatavs. Un tagad mēs nākam pie grand finālī uz mūsu romanesko ziedkāpostu. Brokuli mēs uzkaisam tuč vēl, olīveļu, jūras sāli, pipars, un sākam ar mūsu ziedkāpostu biezeni. Kad ziedkāpostu biezenis ir izlīdzināts, šķīvī kārto blanšētos dārzeņus un dzidrinātā sviestā ceptās varžu kājiņas. Garnējumam izmanto svaigās kārveles lapas, raudeni, jūras rozmarīnu un visu bagātina ar pāris teikarotēm olīveļas. Un pašās beigās speciāli priekš tevīm Gvenel La Roche mēs pieliksim klāt trifeli. Šī ir ēdiens, kas ir domāts dieviem un arī jums. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo.
esam pavadījuši burvīgu dienu kopā ar Mārtiņu un šarmanto Gvenelu Larošu, kas pārstāv Larošu vīnu namu, un līdzās arī vienu no vissmalkākajiem franču vīnu stiliem – Chablis. Es savukārt esmu apkopojis informāciju un vēlos padalīties ar šo informāciju ar jums. Pirms mēs sākam mūsu stāstu par Chablis, mums vajadzētu saprast, ko tad īsti šis te vārds nozīmē. Numur 1, protams, Chablis ir mazs ciematiņš vai smalkā franču vārdā komūna, kas atrodas apmēram 200 km no Parīzes uz ziemeļiem. Numur 2, Chablis ir viens no vispopulārākajiem un visslavenākajiem vīna stiliem. Tātad ciematiņš un vīna stils. Pats ciematiņš ir diezgan mazs, apmēram 2000 iedzīvotāji, bet vīnogulā ieskauts apmēram tas lielums ir 5000 hektāru. Tātad, lai jums sniegt priekšstatu, cik apmēram tad ir liels šīs te vīnogulā platības, salīdzināsim to ar slaveno Bordeaux reģionu, kas ir 120 000 hektāru. Tātad aptuveni 24 reizes lielāks par mūsu šīs dienas tēmu Chablis. Tātad īsi ieskats vēsturē. Kā jau vairums Eiropas vindarīšanas reģionu, visticamāk, ka vīnogas ir atveduši senie romieši. Bet tālāk jau šos te vīnogulājuši iekopuši un sapratuši, kuras šķirnes ir vispateicīgākās. To visticamāk ir izdarījuši klosteri, abatijas un šie te mūki. Jāpiemina, ka Chablis ir cietis gan no daudz un dažādiem kariem, gan arī cietis no šiem skarbiem klimatiskajiem apstākļiem, proti galvenokārt tās ir šīs te pavasara salnas, kur rezultātā šie te vīnogulāji ir iznīkuši. Ir vairāk apstākļi, kas padara šo te vīnu, Chablis, un tai pašā laikā arī šo te ciematu tik unikālu un atšķirīgu no citiem. Pirmkārt un galvenokārt es gribētu uzsvērt, tā ir šī te atrašanās vieta. Apmēram 190 km no Parīzes uz ziemeļiem Chablis kā ciemats un reģions ir slavenā Burgundijas reģiona sastāvdaļa. Bet, lai arī baltajiem vīniem tiek lietot viena vīnogu šķirne, proti Chardonnay, šis stils ir ļoti atšķirīgs. Otrs faktors, mēs jau arī iepriekš ar Gvenelu kopā pieminējām šo te franču terminu terroir. Šim te terminam īsti nav tulkojums vienā vārdā, bet terroir ir daudz apstākļu apkopojums, kā piemēram klimatiskie apstākļi, vējš, lietus, vīndārza atrašanās vieta, leņķis vai ekspozīcija pret sauli un, protams, augsnes sastāvs. Un pats interesantākais un arī svarīgākais, ka vīndaris nespēja ietekmēt visus šos te apstākļus, ko ietver šis te vārds terroir. Tātad vīndarim ir jārespektē un jāpielāgojās šai te vietai, kur aug vīnogu šķirnes. Un kā jau daudzos Francijas vindarīšanas reģionos, šim te terroir faktoram ir pati galvenā un svarīgākā nozīme. Un līdz ar to uz etiķetes arī mēs atrodam galvenokārt nevis vīnogu šķirnes nosaukums, bet tieši konkrētā vīna atrašanās vietu, vai šajā gadījumā Chablis. Kas ir vēl viens no tādiem svarīgākiem faktoriem, kas piešķir šim te Chablis vīnam šo te unikālo raksturu, ir šī te augsne, ko jau es pieminēju. Ja paskatāmies atkal vēsturiski, tad tur, kur tagad atrodas Chablis ciemats, kādreiz tur bija jūra, pirms vairākiem miljoniem gadu. Un jūrai atkāpjoties, tad šī te augsne ir saglabājusi šo te minerālo raksturu. Tad augsne ir pārbagāta ar kaļķakmeni un austeru fosīlijām. Tiem, kam ir palaimējies būt Chablis, pastaigājot par šiem vīndārziem, noteikti varēs atrast mazas austeru fosīlijas, kas arī piešķir šim te vīnam šo te unikālo, varētu teikt, jūras vai sāļumu pieskaņu. Un tas ir arī viens no izskaidrojumiem, kāpēc Chablis tik lieliski sadara kopā ar austerēm. Tā kā tie, kas vēl nav pamēģinājuši, noteikti iesaka. Augsnes faktoram ir tik liela nozīme, ka viņi pat ir piešķīruši šai te augsnei specifisku nosaukumu – Kimmeridžian clay. Kā jau es minēju, pamatā pārbagāta ar šīm te austeru fosīlijām. Nākamais darbs jau notiek pašā vīndarītavā. Un kā jau es minēju sākumā, vīndaris respektē šo te terroir un pēc iespējas mazāk cenšas iesaistīties šajā te vīndarīšanas procesā, lai pašā vīnā arī atspoguļot šo te unikālo atrašanās vietu un augsni. Ko tas īsti nozīmē? Iepriekšējos raidījumos es esmu stāstījis, ka vīnogu šķirne Chardonnay ļoti labi, varētu teikt, jūtās un draudzējās ar izturēšanu ozolkoku mucās, kas piešķir vīnam šo te patīkamo saldeno vaniļu, grauzdējumu un sviesta notis. Tātad, lūk, Chablis ir pilnīgs pretstats, un šeit lielākā daļa vīndaru cenšas pēc iespējas mazāk vai vispār neizmantot ozolkoku mucas. Un tas gala rezultāts glāzē ir kaut kas ļoti, varētu teikt, svaigs, minerāls, ar patīkamu un diezgan augstu skābumu, kas starp citu daudziem cilvēkiem varbūt nepatīk. Bet jāpatur prātā,
ka šis skābums ir ļoti unikāls un vajadzīgs, kad mēs domājam par vīnu un ēdienu sadarību. Vēl jau vairāk, kā jau es pieminēju, austers, kas ir patīkams sāļas, tad šis skābums ir ļoti noderīgs. Tālāk jau mēs apskatīsim mazliet sīkāk, ar kādiem vīna stiliem mēs varam sastapties, kad mēs pasūtam vai iegādājamies kādu no Chablis vīniem. Paturam prātā, ka vīnogu šķirne ir viena, bet kā paši vīndari saka, atkarībā no vīna dārza vai no vietas, šie vīna stili ļoti kardināli var atšķirties. Ir 4 veidi Chablis. Pats, varētu teikt, vienkāršākais, un kā pati Gvenela teica, ikdienas Chablis, ko varam lietot kā aperitīvu vai vienkārši baudot vīnu, ir Petit Chablis, kas arī ir skaisti norādīts šeit uz etiķetes. Petit, tātad pārtulkojot, ir mazais Chablis. Petit Chablis tiek darināts no vīnogulājiem, kas varbūt atrodas ārpus slavenā Chablis ciemata, un šī augsne varbūt nav tik kvalitatīva un augstvērtīga kā pašajā Chablis ciemā. Šis vīna stils ir vienkāršāks, varbūt tai pašā laikā saprotamāks un domāts baudīšanai tuvāko gadu laikā. Nākamais stils, kas tā arī saucās, Chablis. Šeit šie vīnogulāji jau ir mazliet kvalitatīvāki un koncentrējās ap pašu Chablis ciematu. Paturam prātā, ka vīnogšķirne paliek tā pati. Un, varētu teikt, līdzīgi kā Petit Chablis, arī Chablis vīns ir domāts ikdienai. Tas ir patīkams, atsvaidzinošs un gribētu piebilst ideāls kopā ar šīm te pašām jau manas pieminētajām austerēm. Bet prestižākie Chablis vīna stili nāk jau no konkrētiem vīna dārziem. Petit Chablis, Chablis, un tad ir Chablis Premier Cru, kas ietver apmēram 40 dažādas vīna dārzus. Katram vīna dārzam ir savs nosaukums, savs raksturs, un šeit svarīgi ir pieminēt, ja mums ir konkrēts Chablis no Premier Cru vīna dārza, tad pēc likuma uz etiķetes noteikti ir jābūt norādītam šim te Premier Cru vīna dārza nosaukumam. Piemēram, šeit ir Le Forchon. Kalna augšgalā vai tas pats kvalitatīvākais un ekskluzīvākais Chablis vīna stils nāk no 7 Grand Cru vīna dārziem. Šodien esmu sagatavojis Chablis Grand Cru un vīndārza nosaukums ir Le Clos. Un nobeidzot šo stāstu, ir vērts atcerēties, katru reizi, kad jūs baudat glāzi Chablis, jums ir jāsaprot, ka jūs baudat pasaulē vienu no vissmalkākajiem, viselegantākajiem un visslavenākajiem vīna stiliem no iespējams visslavenākās un vispopulārākās vīnogu šķirnes Chardonnay. Ir pienācis laiks kārtēji balvas izlosēji ar Stolaru. Iepriekšējā jautājuma bija, no kāda piena tradicionāli tiek gatavots Roquefort siers. Ļoti daudz atbildes. Ļoti daudz, arī ļoti daudz nepreizes atbildes, kas te nav šajā katlā ielikti. Bet atbilde ir aitas piena. Un es tagad velku ārā pirmo laimīgo. Un es gribu apsveikt Māri Bēgmani. Apsveic tev, Māri, MB18 at. Lūdzu, tev šeit gaida Stolar multikukers un tev arī ir Stolar baristas kursi. Kas var būt labāks par šo? Jauns Stolar konkurss. Viena no šīs sezonas raidījumies es gatavoju burgeru. Lai gaļa kļūst sulīgāka, arī garšīgāka, es piejaucu vienu īpašu sastāvdaļu. Kas bija šī sastāvdaļa? Atbildi sūtiet uz zemāk norādītu adresi līdz 6. decembrim pusnaktī. Balvas izlose notiks 13. decembra raidījumā. Balva, kā parasti, būs Stolar multikukers, bet no visām pareizām atbildēm, kas ir iesūtīta visu gadu garumā, būs šī fantastiskā Stolar barista espresso kafijas aparāts.
Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta Avota ūdens Lielbāta.